me. 99 pounds, but a bitch ain't one. Lietuva ieviesīs eiro, kad Eiropa būs tam gatava, ka Lietuva grib redzēt skaidrāku un stabilāku situāciju eirozonā. Čehija izvēlas neatbilst konverģences kritērijiem, attālinot eiro ieviešanas datumu. Tai vietā valsts nolēma investēt infrastruktūrā. Ungārijas ministra prezidents paziņoja, ka Ungārija eirozonā plāno iestāties tikai 2020. gadā. Poļu ārlietu ministrs paziņoja, ka Polija arī nesteigsies ar eiro ieviešanu, un to darīs tikai tad, ja tas atbildīs Polijas interesēm. Я, конечно, поддерживаю. Латвийский бизнес этого хочет. Это хорошо для правительства. Un, lai gan arī mēs jau esam pieņēmuši lēmumu, varbūt tomēr der pamatīgāk izpētīt, kāpēc tādas valstis kā Čehija, Polija un Dānija neizsteidzas uz eiro ar sajūsmas saucieniem uz lūpām. Tie no mūsu premjera Dombrovska mutes izpelnījās visai interesantu реакцию no бриту laikraksta Guardian. Официально Рига намерена провести денежную реформу в наикратчайшие сроки и перейти на единую европейскую валюту уже через год. Но, как показали соцопросы, большинство жителей страны не в восторге от этого. В обществе популярна идея референдума. Grieķija, protams, ir caurums ainavā. Melnais caurums, ja? Vai kaut kāds cits caurums, kurā šobrīd met naudu iekšā bez cerībām viņu atgūt. Jaunveidojumā Banku Savienība un fiskālā disciplīna ir tikai ceļa sākums uz ciešāku politisko un ekonomisko savienību, jeb Eiropas Savienotajām valstīm. Un te būs svarīgs jautājums par to, kurš būs iekšā un kurš paliks ārpusē. Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi ar paziņojumu, ka banka pirks grūtībās nonākušo valstu parādzīmes, iedarbināja arī eiro drukāšanas mašīnu. Bankai jārada papildus līdzekļi, lai tā varētu atļauties turēt doto vārdu. Vairums ekspertu uzskata, cita ceļa nav, un lai arī naudas drukāšana būs vien plāksteris, kas turēsies neilgu laiku, nopirktais laiks ir tieši tas, kas vajadzīgs, lai Eiropa atkoptos. Ekonomikas profesors no Varšavas Mareks Dabrauskis gan saka, ka Eiropa izvēlējusies nepareizo ceļu, un tas var novest pie daudz smagākām sekām. Par to, ka eiro nebūs vairāk, priecāties gan nevajadzētu, jo, kā zināms, nauda bez seguma rada inflāciju un apdraud tos, kas bijuši prātīgi un naudiņu iekrājuši. Protams, tā potenciāli ir problēma. Protams, spaidot ievadu pogu kompjuterā un pievienojot klāt, teiksim, arvien vairāk un vairāk nuļu, tas nav ilgtermiņā risinājums, bet pašreizējā brīdī tas vienkārši noņem spriedzi no finansu tirgiem, ļauj situācijai nomierināties. Es tikai varu atkārtot Nobela prēmijas laureāta Miltona Frīdmana vārdus, ka naudas drukāšana ir kā narkotikas vai alkohols, kas dod īstermiņa eiforiju, bet pēc tam noved krīzē. Neredzu racionālu iemeslu pielietot šo instrumentu. Labākais veids, kā atrisināt šādu situāciju, ir samazināt izdevumus un palielināt budžeta ieņēmumus, samazinot deficītu. Ja šim solim jau ir par vēlu, tad otrs labākais veids ir defaults, kas, protams, ir sāpīgi, bet ilgtermiņā labāk, jo tad nav cerību uz glābšanas plāniem un finanšu institūcijas nākotnē kļūst daudz racionālākas. Iespējams, ka Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis un finanšu ministrs Andris Vilks ir izrēķinājuši, ka Latvijas ekonomiskos rādītājus un situāciju noturēt konverģences kritēriju robežās nevarēs daudz ilgāk par 2014. gada 1. janvāri, ka ilgi vairs nevarēs nedz saviem iedzīvotājiem, nedz arī Eiropai iestāstīt, cik izcils ir šis Dombrovska valdības kultivētais Latvijas veiksmes stāsts ar faktisku demogrāfisko katastrofu, ikgadēju 30 000 ekonomisko emigrantu plūdiem, rekordlielu privātu personu parādu jūgu un katru 5. iedzīvotāju tuvu nabadzības slieksnim. Eirozonas krīzes situācijā absolūtais vairākums Eiropas Savienību valstu, kas šobrīd nav Eirozonas valstis, atšķirībā no Latvijas nesaskata nekādu vajadzību stāties Eirozonā. В обществе популярная идея проведения референдума по вступлению в еврозону. Правительственные эксперты не видят в этом особого смысла. Юридически граждане Латвии уже поддержали введение евро, голосуя за вступление в Евросоюз в 2003. Но за почти 10 лет обстоятельства изменились. По договору о вступлении в Евросоюз каждая новая страна обязуется ввести евро. При этом договор не устанавливает срок. 2003. gada 16. aprīlī Latvija parakstīja līgumu par pievienošanos Eiropas Savienībai. No šī līguma izriet,
ka Latvija ir piekritusi pēc Eiropas Savienības noteiktu nosacījumu izpildes pievienoties Eiropas Savienības monetārajai savienībai un ieviest eiro. Vienlaicīgi no šā likuma neizriet ierobežojums Latvijai lemt par ieviešanas termiņiem. Latvijas sabiedrībā, kā jūs zināt, eiro ieviešanai atbalsts šobrīd ir kritiski zems. 59% iedzīvotāji ir pretēji eiro ieviešanu šobrīd, un tikai 3% ir pilnīgi pārliecināti, ka eiro jau būtu jāievieš 2014. gadā. Но почему маленькая Латвия, когда войдет в зону евро, должна будет помогать большой Греции, большой Испании и большой Италии выйти из того финансового кризиса, в котором эти три большие государства Евросоюза находятся? Я против этого. Авторы инициативы с референдумом указывают, что Латвии необходимо отказаться от вхождения в еврозону до тех пор, пока это не будет экономически обосновано. В еврозоне в самом разгаре долговой кризис. И как поведет себя единая европейская валюта, и есть ли у нее будущее, пока сказать однозначно нельзя. Ar izcilu nesaimniecisku darbību, krājbankas likvidāciju, hipotēkas bankas pārdošanu, izgāstu vilcienu konkursu, neiedzīgu radaru iepirkumu, naudas nepārtraukti iepludināšu Air Baltica padomju atjaunošanu un plānot algu dubultošanu valsts kapitāla sabiedrībās. Šīs valdības laikā sagatavotā absolūtā krīze visās jomās ir acīm redzama, un iespējams šis ir iemesls, kādēļ valdība mēģina vēl ielikt krīzes skartās eirozonas vilcienā, lai noņemtu no sevis šo politisko atbildību. Jūs nerad dzirdat un arī paši izmantojat viedokli, ka tauta nespēs kompetenti lemt par šādu svarīgu jautājumu. Tas tiesa nespēs, ja nepietiks informācijas, un tad ir jautājums, vai notiek kvalitatīvs skaidrojušais darbs par eiro ieviešanas plusiem un arī iespējamiem zaudējumiem. Jāsaka, ka netik cik melns aiznaga. Eiro ieviešanas reklāmai ir paredzēts 1,4 miljonu latu, bet līdz šim necik saturīgu kvalitatīvu informāciju mēs neesam dzirdējuši. Ja nu vienīgi dzirdam premjerministra personisko reklāmu, kāds viņš ir malacis, ka Latvija stūrē eiro virzienā. No 27 Eiropas Savienības valstīm eiro klubiņam pievienojušās 17. Arī 10 pārējām iestāšanās Eiropas Savienībā bija starta šāviens skrējienā uz eiro. Ietiepīga skrējiena līderi pat laban ir Latvija, par eiro ieviešanas datumu nosakot 2014. gada janvāri. Pārējās valstis vismaz pagaidām nostājušās skrējceļmalā. Tiek darīts viss, lai īslaicīgi uz svarīgu atskaites brīdi mākslīgi noregulētu Latvijas tautsaimniecības rādītāju stīgu atbilstoši Maastrichtas kritērijiem. Lai samazinātu inflāciju, pretēji ekspertu viedoklim, ka Latvijas ražotāju konkurētspējas paaugstināšanai nepieciešams būtiski pazemināt darba spēka nodokļus, mēs ar lielu pompu pamazinājām pievienotās vērtības nodokli par 1%, lai samazinātu inflāciju. Budžeta deficīta rāmju vārdā izglītības un zinātnes zirgam jau grib iemācīt ne tikai neēst, bet arī nedzert. Reiz piebilstot, ka būs vien tev jāvelk arī ekonomiskā izdrāviena vezums. Vai Latvija pēc nedaudz gadiem kļūs par vienu no Liela Eiropas provincēm? Ja nebūtu jau izstrādāts radikāls Eiropas Savienības federalizācijas projekts, tā jau tā šķistu pāragri. Bet 11 Savienības valstu ārlietu ministri septembra vidū Varšavā visā nopietnībā sēdēja pie šāda projekta teksta. Faktiski runāja par Eiropas Savienības pārvēršanu par vienotu telpu ar visu tās iedzīvotāju vēlētu prezidentu, vienotu ārējo aizsardzības un vīzu politiku un savu armiju. Eiropas komisijas galva Jose Barozu paudis, ka priekšlikumu par pilnvērtīgu federāciju Eiropas Savienības ietvaros viņš izteikšot 2014. gadā. 2014. gadā. Vismaz Čehijas prezidents Vāclavs Klausas biedē, ka Eiropas federācija kļūs par pēdējo posmu demokrātijas un nacionālas valsts iznīdēšanā Eiropā. Eiropas padomjas priekšsēža Van Rompuya darba grupa izstrādājusi savu Eiropas Savienības reformas plānu. Vismaz viena no tā idejām gan šķiet svaiga – ierosme par katras dalību valsts individuāla līguma slēgšanu ar Eiropas komisiju, rakstiski apsolot pildīt ar Briseli saskaņotus pārkārtojumus. Ja ideju par individuālajiem paktiem valstis atbalstīs, protams, pieaugs Briseles kontrolfunkcijas. Otrs būtisks priekšlikums – eirozonas atsevišķa attiecīgi nodrošināta kopīga budžeta veidošana. Avoti gan vēl nav precizēti.
Visbeidzot, ierosme par demokrātiskas kontrolas mehānismu Eiropas Savienības un Eirozonas pārbūves rezultāta labad. Nevienam vien šķiet tas vedinātu uz domu, ka Eirozonai vajag arī savu parlamentu. Visbeidzot, uzticēšanās parlamentiem. Latvijā Saeimai tic